daudzus gadus es Popīlu šajā skolā organizēju, un ticiet vai nē, es nevienu reizi to nebiju redzējusi šādi esot zālē. Un tāpēc es saku lielu paldies Vivitai, ka es šoreiz varēju būt žūrijā un to visu noskatīties no malas. No vienas puses super priecīga par to bija, no otras puses. Jūs nevarat iedomāties, cik tas ir grūti, jo jūs drīkstat tagad skaļi sev aplaudēt, jūs visi bijāt brīnišķīgi. Es nekavēšu laiku, mēs sāksim uzreiz, jo šeit, ka Līvija ar tādu čupiņu diplomu bija ļoti grūti izlemt. Un pirmo diplomu saņems grupa, kuru, varbūt mēs vēl varētu kaut kā padomāt un pievilkt, vecuma ziņā, bet, tupās netik dziļi, cik vajadzēja, un tāpēc viskoordinētākais skolotāju priekšnesums saņem Popīles 25 diplomu. Viens pārstāvis lūdzu. Kurš tupās viszemāk? Liekas, ka Sandrina tupās viszemāk. Un par skolotāju priekšnesumu runājot, UFO bija brīnišķīgs. Es atceros to brīdi, kad UFO pirms vairākiem gadiem pārtapa par Žoržu Siksnu, un arī bija brīnišķīgs. Un Mārīts tev mēstiem tikai jauki. Un tā, nākamais diploms no šī gada Popīles ir 7. klasei par visvienotāko priekšnesumu. Nākamais diploms ir grupai, kura saņēma visskaļākās ovācijas. Viņi vēl nebija uznākuši uz skatuves, vēl nebija ne tuvu sākuši dziedāt, kad visa zāle jau dziedāja ar skaļām ovācijām. Viņus sagaidīja 1. klases Bermudu divstūris. Brāli, viņi nekaulē puiši tieši šoreiz. Nākamo diplomu saņem 2. klase, kā vissaulainākās meitenes, kuras brīnišķīgi ar priekšnesumu The Ketchup Song priecēja mūs. Un tad viens diploms par visdrosmīgāko priekšnesumu, kas ir 6. klases Spice Girls. Es saprotu, ka puišu klasi ir brīnišķīgi, bet to sāks valkāt vēl dažiem ir jāiedomā. Fantastiski aplausi! Nākamie ir visstilīgākie muzīku čaļi. Puiši, brīnišķīgi. Nākamais diploms iet Britnejai Spīrsai, kur bija ļoti pacenšās meitenes un radījušas oriģinālu deju pie šīs mūzikas. Fantastiski, paldies! Nākamais diploms aiziet uz 2. klasi labvēlīgais Tips un Čiekurs Eglidēls, kur es, Kārli, tev gribu pateikt milzīgi paldies. Tu biji brīnišķīgs spēks. Lielniekā ordinārs. Un tad jau sako atzinība, un atzinību saņem 5. klase ar mūžīgo unisonu un zemi policistu dziesmu.
trešā vieta un diploms 8. klasē ar Lēdiju Garas dziesmu un džasa dēļas. Man tev jautājums, kā tev bijis tā kurpē? Bet tu kustējos tīri labi ar tām kurpēm. Es uz tādām nevarēju, malacis. Otrā vieta iet pie 1. klases un dziesmas skolotājs. Arī šogad nonāk 9. klases pārziņā. Varētu vēlreiz parādīt savu priekšnesumu. Pirms neviens neaiziet, pirms mēs paziņosim 4 klases, 4 priekšnesumus, kuri dosies uz finālu. Bet 9. klase, vai var jums palūgt vēlreiz jūsu priekšnesumu? Kuri ir nominēti novada Popielai. Esat gatavi? Tātad 1. klašu pārstāvji no jūsu skolas būs Nando, fizikas skolotājs. Gatavojieties cītīgi 11. aprīlis, ja? 2. un 3. klašu grupā uz finālu dodas Čiekur Seguldārs. 4. un 6. klašu grupu finālā pārstāv meitenes ar priekšnesumu Šakira. 7. un 9. klašu grupā uz finālu dodas, es pat nezinu, kas tas ir, One Zone vai All Zone, 9. klase.